gados šeit universitātē jūs rakstiet vai nu referātu, vai nu gatavojat kaut kādu projektu atskaitēs, ja? Un līdz ar to jums jau ir šis sākotnējais pētnieciskas prasmes, un jūs arī zinat, kā var noformēt sava darba rezultātus. Bet tajā pašā laikā, ja mēs runājam par bakalaura darbu, tad bakalaura darbs krāsē atšķirās. Gan no referātiem, gan no projektu atskaitēm, ja? Un mēs šajā seminārā mēģināsim tātad noskaidrot, kas ir bakalaura darbs, kāda nozīme ir bakalaura darbā un kādi ir iespējami bakalaura darba fokusi. Pēc tam mēs pāriesim pie jūsu atskaites par bakalaura darbu rudens semestri, tad noskaidrosim, kas jums ir jāizdara, lai iegūtu ieskaiti par bakalaura darbu. Un tad beigās apskatīsim, kāda nozīme ir literatūras analīzei, ja? Un tātad, kur jūs varat meklēt šo literatūru un kā jūs to varat izmantot bakalaura darba izstrādē. Tātad, attiecībā uz bakalaura darbu. Jums ir jāsaprot vairākas lietas, ka pirmkārt, bakalaura darbs ir jūsu oriģināls pētījums. Tas nozīmē, ka jūs to patstāvīgi izstrādājat, un paša darba ir skaidri redzams tieši jūsu ieguldījums, ja? Ko jūs izdarījat. Tas ir pirmkārt. Otrkārt, bakalaura darbs ir darbs ar zinātniskiem elementiem. Šie zinātniskie elementi ir vairāki, ja? Bet tā kopumā un ievadam jums pietiek saprast, ka jūs formulējat noteiktu problēmu, ja pētījuma mērķi, un pēc tam izmantojot dažādas pētījuma metodas, mēģināt šo problēmu atrisināt vai iztenot mērķi, un pēc tam pārbaudīt savu risinājumu. Ja? Līdz ar to tātad bakalaura darbam, kā darbam ar zinātniskiem elementiem, ir noteikts stils, noteikta valoda un noteikts saturs. Ja? Tā ir tā otra lieta, kas jums ir jāsaprot. Trešais, tātad, jums ir jāsaprot, ka, protams, bakalaura darbam ir jābūt par tēmu, kas ciešā veidā ir saistīta ar informācijas un komunikācijas tehnoloģijas nozaru. Jo tieši šajā nozarē jūs iegūsiet savu grādu, bakalaura grādu. Nu, tātad, studiju laikā jūs apguvat dažādas teoretiskas zināšanas un dažādas prasmes, vesela kaudze studiju priekšmetu. Ja? Un bakalaura darbā jūs īstenībā šis teoretiskas zināšanas pirmkārt sistematizējat, otrkārt paplašināt un arī tagad nostiprināt. Un šādā veidā jūs demonstrējat savu teoretisko briedumu. Bet ar to vien nepietiek ar teoriju, ja? Bakalaura darba jums arī jādemonstrē prasme šis teoretiskas zināšanas pielietot praksē. Nu, un rezultātā tās pētījums, ja, kuru jūs veiksiet, ietver sevi divas daļas. Ja? Tātad, pētījumam ir teoretiska daļa, kas ir nekas cits kā apkopojums par jūsu izvēlētu tēmatu, un praktiska daļa, kurām tātad ir jābūt skaidri redzamam jūsu ieguldījumu. Nu, un tātad, no kādiem elementiem sastāv katra no daļa. Ja? Tātad, teoretiska daļa. Studenti visbiežāk definē pamatjēdzienus, kas attiecas uz apskatāmu tēmu, ja? Veic literatūras apskatu, veic kaut kādus vispārinājumus, izdara secinājumus vai dod slēdzienus, ja? Vai prognozē arī problēmas iespējamo attīstību nākotnē. Savukārt praktiskai daļā, ko jūs varat darīt? Jūs varat izstrādāt modeļus kaut kādus, atbilstoši savai tēmai. Jūs varat izvirzīt kritērijus, pēc kādiem var novērtēt kaut ko. Jūs varat salīdzināt, piemēram, dažādas sistēmas vai dažādas tehnoloģijas. Ja? Jūs varat veikt salīdzināšanu, vai jūs arī varat izstrādāt prototīpu, vai arī, piemēram, sistēmas projektē. Ar to arī pietiek. Ja? Bet, lai jūsu pētījums būtu zinātnīgs un kvalitatīvs, tad tas tiek izpildīts zinātniska vadītāja vadība un uzraudzība. Kāpēc šis zinātniskais vadītājs vispār ir vajadzīgs? Ja? Tātad,
Pirmkārt, zinātniskais vadītājs, viņš ir eksperts tajā sfērā, kurā viņš piedāvā savas tēmas. Un līdz ar to viņš zina daudz vairāk nekā jūs tajā sfērā un spēj tagad jums palīdzēt, parādīt pareizu virzienu, ieteikt literatūru, ja? Diskutēt ar jums un palīdzēt šādā veidā virzīt jūsu darbu uz mērķi. Un otrkārt, zinātniskais vadītājs ir, protams, arī eksperts pētnieciskajā darbā. Viņš zina, ko tas nozīmē pētīt, kādi elementi ir pētījuma, ja? Un kā katru elementu mēs tad pēc tam arī aprakstam, ja? Bet sākumā tad, protams, izpildām. Ja? Nu, un tad līdz ar to veidojas šī kopējā schēma un beigās ir šis bakalaura darbs. Mēģināsim arī noskatīt, kas nav bakalaura darbs, jo studentiem parasti ir tādi maldīgi priekšstāti, ja? Ko viņš var darīt un kā viņš savu bakalaura darbu var beigās noformēt. Pirmkārt, bakalaura darbs nav citu darbu tulkošana vai pārrakstīšana. Ja? Tas nozīmē, protams, bakalaura darba izstrādes gaitā jūs lasat literatūru. Bieži vien šī literatūra ir svešvaloda, un jūs to tulkojat. Bet jūs tulkojat, lai saprastu, ja, par ko ir šī literatūra. Ja? Bet jūsu darba neparādās vienkārši viens pret vienu kopija no cita darba, cita valoda. Jūsu darba ir jāparādās apkopojuma, ja, ko jūs vispār izlasiet. Jūsu secinājumiem par to, ja, nevis šim tulkojumam viens pret vienu. Tie nosacījumi, ka jūs devusiet orināli, varēsiet salīdzināt. Protams, bet jums visa literatūra būs jānorada literatūras sarakstu. Un es jums teikšu, ka mums ir precedenti, ka recenzenti pārbauda gandrīz katru avotu un tiek konstatēts plaģiāts. Ja? Un tad, protams, šis darbs netiek pielaists pie aizstāvēšanas, diemžēl. Tad nav tulkojums. Jūs, protams, varat likt citātu kaut kādu, ja? Bet tad jums jābūt skaidri atsaucei uz konkrētu literatūras avotu. Bet lieli gabali, kur jūs ņemat kopiju, pārtulkojat, ielikat, un tā jums veidēs darbs vienkārši nav atļauts. Otrkārt, jūsu darbs nav arī citu darbu kopija. Ja? Jo, kā es jau teicu iepriekš, tad tas ir jūsu oriģināls darbs, ar jūsu ieguldījumu. Ja? Un, ja jūs gribat savā darbā atsaukties uz kāda cita autora darbu vai cita autora ideju, kas ir publicēta, tad jūs vienmēr noradat atsauci. Ja? Tā. Divas lietas tagad jums jau ir zināmas. Trešais. Bakalaura darbs nav arī referāts. Jo referāts pats par sevi ir kas? Kaut kādu faktu, ja, apgalvojumu tāds izklasts. Jūs kaut ko izlasiet, un tagad skaisti un smuki noformēt un sākstat, ka tādu stāstu, ja, lai citiem arī būtu skaidrs. Savukārt, bakalaura darbs, ja, kā mēs noskaidrojam, ietver sevi zinātniskus elementus. Līdz ar to tam ir noteikts mērķis, ja, ir pētījuma metodes, kuras jūs pielietojat, ir atrisinājums, kuru jūs tagad piedāvājat, un atrisinājuma novērtēšana. Ja. Šie elementi neparādās neviena referāta. Ja. Ar to arī atšķiras bakalaura darbs no referāta. Nu, tad pēdējais, kas jums ir jāsaprot, ka bakalaura darbs nav arī zinātnisks atklājums. Neviens no jums neprasīs izgudrot kaut ko principiāli jaunu. Ja? Bet, protams, ja kādam sanāks, tas vienkārši būs ļoti labi. Ja? Bet neviens to neprasa no jums. Ja? Bet ieguldījumam tomēr ir jābūt. Nu, tātad mēs varam apskatīt iespējamus bakalaura darba fokusus, ņemot divas dimensijas. Pirmā dimensija ir programmatūras izstrādes fāzes. Šīs tipiskas fāzes ir 4 – analīze, projektēšana, izstrāde un testēšana. Zinātniskam pētījumam arī mēs varam izdalīt 4 fāzes – novērošana, hipotēzes izvirzīšana, prognozēšana un testēšana. Rezultāti mums veidojas šīs divas dimensijas, ja? Un, ja mēs apskatām šo figuru, tad mums parādās tādi 4 kvadrātiņi.
kā šīs. Ja? Kopumā būs 16. Katrs no šiem kvadrātiņiem raksturo atsevišķu bakalaura darba fokusu. Mēs neapskatīsim visus. Es jums parādīšu tikai piemērus, lai jūs saprastu, par ko ir runa. Ja? Tātad, ja mēs apskatām to pirmo kvadrātiņu 1,1, ja, kur mums bija analīze un tātad, kas tur bija, hipotēzes izvirzīšana vai kaut kas tam līdzīgs, tad jūsu bakalaura darbs var būt nekas cits, kā dažādu pieeju, apgalvojumu, problēmu analīze. Viss, ja? Tas ir bakalaura darba fokus. Cits piemērs var būt, kad jūs izstrādājat kaut kādu tehnoloģiju, programmatūru vai sistēmu. Tas arī var būt bakalaura darbs. Vēl viens piemērs, kā jūs varat paņemt jau kaut kādas gatavas, eksistējušas sistēmas, izvirzīt kriterijus, kā šīs sistēmas var salīdzināt, ja? Un veikt šo sistēmu novērtēšanu, vai apmierina jūsu kriterijus vai ne, un pēc tam veikt kaut kādus slēdzējus. Tas arī ir iespējams. Ja? Tātad, bakalaura darbi pēc sava satura var būt ļoti dažādi un atšķirīgi. Viss ir atkarīgs no jūsu tēmas, arī no tā, kā jūsu darbu redz jūsu darba vadītājs. Ja? Nu, tātad, lai jūs varētu izstrādāt kvalitatīvu bakalaura darbu, tad, protams, jums ir jāzina, kas beigas tiks vērtēts. Nu, īstenībā tiks vērtētas divas lietas. Pirmkārt, pats bakalaura darba izstrādes process. Ja? Jo tātad, nākošajā pusgada jūsu darba vadītājs, viņš novēros, kā jūs izstrādājat bakalaura darbu. Un pirms aizstāvēšanas viņš tātad sniegs savu atsauksmi par jūsu darbu. Un šajā atsauksmē viņš norādīs, cik sistematiski un regulāri jūs strādājat pie sava darba, cik bieži jūs tiekaties ar savu vadītāju, cik bieži jūs rādījat sava darba rezultātus savam vadītājam un cik jūs bijat iniciatīvi un radoši bakalaura darba izstrādes procesa. Un šo atsauksmi viņš iesniegs aizstāvēšanas komisijai, ja, kura vērtējot jūsu darbu, ņems vērā šo atsauksmi par procesu. Ja? Jo tikai un vienīgi īstenībā zinātniskais vadītājs un jūs zināt, kāds ir bijis šis process. Bet papildus tam tiek vērtēts arī pats bakalaura darbs. Ja? Un šajā gadījumā pirmkārt tiek vērtēts saturs, noformējums, literatūras kvalitāte un latviešu valodas pareizrakstība. To vērtēs pirmkārt jūsu darba recenzents, jo katram darbam būs viens recenzents. Un parasti tas recenzents nav no mūsu katedras, ir no citas katedras. Ja? Un viņš vērtēs jūsu darbu tieši pēc šiem 4 kriterijiem. Saturs, noformējums, literatūra un latviešu valodas pareizrakstība. Bet otrkārt, šos pašus kriterijus vērtēs aizstāvēšanas komisija. Jo pirms students uzstājas ar savu darbu, katrs komisijas loceklis paskatās, kas tur ir iekšā, ja, pašķirsta, palasa dažas nodaļas, ja, un tā. Bet papildus tam arī tiks vērtēta jūsu prasme prezentēt savu darba rezultātus un cik labi jūs pazināt tēmu atbildot uz jautājumu. Tas jau notiks tieši aizstāvēšanas laikā, ja, un tagad komisija jums uzdos jautājumus, ja, un arī vēros, kā jūs vispār prezentējat savu darbu. Nu, līdz ar to tagad izstrādājot bakalaura darbu, jums ir jāņem vērā visi šie aspekti. Ja. Labi, nu, tik daudz par pašu darbu.